video atkal iesākās mašīnā, bet šodien būs baigi interesantā diena, tāpēc, kad es braucu uz Pāvilostu, uz jūru, zemūdens medībās un ar laivu. Daudzreiz interesantāk nekā parasti, kad jāpeld iekšā ar mazo laiviņu, ar pleznām, kas ir arī nogurdinoši. Un lielākais pluss braucot ar laivu ir tas, kad ir eholots un tu zini, kas ir atpakšā. Tā kā mēs braucam, skatāmies, parādās eholotā akmeņi un tu uzreiz zini, ka tur var nirt, ka tu nenirsti pa tukšo, bet ja tu peldi tāpat ar pleznām mazo laiviņu, tad ir tas aspekts, kad tu nezini, kas tur atpakšā ir un bieži vien tu nonirst un tur ir vienkārši tuksnesis, nekā tur nav un tad tu peldi tik tālāk un dažreiz ir tā, ka tu neko neatrod. Tā kā cerības, kā ar laivu, tas būs daudz vienkāršāk un interesantāk. Šodien nebraukšu arī viens, man būs ļoti labs kompanjons, Romāns no Liepājas, arī ļoti labs mednieks un nirajs, tā kā ceram uz interesantu dienu. Mans ceļš ved man cauri Alsungai, un es nevarēju nepiestāt, lai pamēģinātu Alsungas tradicionālo ēdienu sklandraušus. Šeit piedāvājumā bija tikko cepti sklandrauši ar burkāniem, ar biezpienu un arī sāļie sklandrauši. Man nākošā pietura benzīntanks, jo kuram gan gribētos jūrā palikt ar tukšu bāku. Tā nu es nonācu Pāvilostā, satiku Romānu un mēs sākām gatavoties jūras izbraucienam. Te atradām pirmo potenciālo vietu un Romāns taisījās izpētīt, kas tur lejā ir. Es uzfilmēšu kādu kadru un tad es arī taisos. Kadri no drona noteikti atspoguļo vislabāk, cik tu maziņš esi uz jūras fona. Pirmais ieniriens un dziļums jau pāri 10 metriem. Te es ieraudzīju potenciāli ļoti labu akmeni, bet vienīgais, kas tur apakšā slēpās, bija jūras grunduļi. Tā vismaz izskatījās sākumā. Es sagatavoju ieroci cerībā atrast ne tikai grunduļus, bet arī mencas. Tā kā šeit bija pilnīgs tuksnesis, izdomājām arī nomainīt lokāciju, jo, zemūdens medības ir tāda meklēšana un vēlreiz meklēšana.
8,6 metru dziļums, bet vienalga tuksnesis un vienīgs tuksnesis. Tā tās zivis nevar atrast. Pabrauks vēl kaut kur. Kaut kā jocīgi, galīgi svilti. Garāk jālaiž. Tagad 8 metri liekas īzī, ne? Nu, gandrīz 9, ja. Es te būs plezas nevilkšu nost. GoPro jau tā nevar redzēt, bet jūra ar katru stundu saviļņojas ar vien vairāk, kas apgrūtināja gan braukšanu ar laivu, kā arī niršanu, jo ļoti grūti atbrīvoties, ja tevi virs ūdens visu laiku krata. Pašās beigās izdevās atrast šādas te interesantas zarus, bet redzamība arī palika ar vien sliktāk, jo jūra viļņojās un viļņojās daudz vairāk. Višķiņ jūras vidū aizķerās ankurs. Te var piebilst, ka mēnesi makšķerniekiem noteikti ankuru ieķeršanās ir diezgan bieža problēma, bet mūsu lielākais pluss ir tas, ka mēs paši varam ienirt pakaļ ankuram un to izcelt. Pēc aptuveni 3 stundu niršanas mēs devāmies mājās. Tiesa bez loma, bet neizpalika gandarījums par iegūto pieredzi un treniņu kā tādu. Te var redzēt Sakas upes ieteku jūrā.
un cik ļoti Sakas upes ūdens atšķirās no jūras ūdens krāsas.